Čau, mans vārds ir Baiba, un šis ir mūsu jau 3. gads ārpus burbuļa biedrībā. Kopā mums ir bijuši šajā biedrībā 3 projekti. Pirmais projekts bija ārpus burbulis, kurā mēs veicām sarunas, man šķiet, ka Jelgavas novadā, vietējā līmenī. Otrais podkāsta gads mums bija Latvijas līmenī. Un jau ir 3. gads, kurā laikā mēs braucam arī Eiropā. Jā. Es esmu Eile, es ārpus burbulī nepilnu gadu laikam piedalos tikai. Šis ir pirmais podcasts, ko es ierakstīšu. Tā kā, jā. Okay. Un es vairāk tagad runāšu ar Baibu, kas dosies uz Briseli. Beļģijā. Jā. Okay. Kā tu sāki piedalīties ārpus burbulī? Ārpus burbulī es sāku piedalīties. Jā, tas bija pirms 3 gadiem. Un, ja godīgi, es pat neatceros, kāds bija tas sākums, bet es zinu, ka mēs dibinājām biedrību. Mēs dibinājām, un uzreiz pēc tam sanāk, mēs rakstījām projektu, kur mēs ieguvām finansējumu. Un tad, attiecīgi, tur arī sākās, man liekas, mans tas ārpus burbuļu stāsts ar visu to podkāstu rakstīšanu. Sākumā īstenībā rakstījām, es atceros, es un Katrīna, mēs braucām uz, man liekas, tas bija Staļģens jauniešu centrs vai Livbēras jauniešu centrs. Un mēs braucām uz Livbēras jauniešu centru, un tur bija tāda kā studija, tiešām iebūvēta studija ar tādām sienām, kurām ir tā skaņas necaurlaidība, ar tādu būcenīti, kas ir tā kā, būcenīti, kas nav saistīts ar to ieraksta pašu telpu. Un es atceros, bija nereāli liels satraukums pirmajās reizēs, un mūs veda uz turieni Valters. Un viņš teica, jūs tikai nestraucieties, viss būs kārtībā, bet īstenībā sākumā bija liels satraukums, jo mēs zinājām, kā mēs ierakstīsim tos podkāstus. It kā mums bija kaut kāds scenārijs, ko mēs bijām sagatavojušas, bet pats sākums bija ļoti satraukuma pilns, bet arī tāds likās, tas ir kaut kas jauns, kaut kas jaudīgs, mēs ierakstām podkāstus, tas ir tik stilīgi. Un jā, tur arī sākās mana dalība pašā biedrībā un arī šo podkāstu veidošanā. Un šis jau būs 3. gads, un īstenībā, lai cik smieklīgi tas arī nebūtu, vēl joprojām pirms katras sarunas ir nedaudz uztraukums, jebkurā gadījumā vienalga, vai tu runā ar savu kolēģi, vai tu runā ar kādu citu cilvēku, un man liekas, Brisele būs gan izaicinājums, gan arī manai partnerei, kolēģei šajā biedrībā Katrīnai, kur mēs braucam kopā, un jā, es domāju, tas būs kaut kas vēl nebijis, kaut kas svaigs un jauns, droši vien satraukuma pilns, bet noteikti ļoti foršs. Jā. Jā. Un saka, lūdzu, kā tu pievienojies ārpus burbulim? Es pievienojos, es biju atbraukusi jauniešu centru, bija kāds pasākums parasts, un man Agnese vienkārši prasīja, vai es gribu pievienoties ārpus burbulim. Es nezināju, kas tas ir, bet man teica, ka tas ir tā kā ļoti forši būs, un varēs ierakstīt podkastus, un es piekritu. Es mēģināju ierakstīt, tad tas īsti nesanāca, tāpēc tas tālāk kaut kur netika, bet tagad šis tiks tālāk. Tāpēc ir arī nedaudz satraukums, bet jā. Un kā tu šobrīd jūties? Šis ir sanāk, principā tavs pirmais podcasts. Es baidos, ka es kaut ko tur ne tā pateikšu. Man liekas, tev nav jāveidās, un galvenais ir ar paceltu galvu to visu darīt. Nu, ne tā, ka tādā augstprātības līmenī, bet vienkārši, ka tu to vari, un ka tev sanāk labi. Un jā, vai tev pagaidām patīk? Jā. Vai satraukums ir pazudis?
Nē. Ok, laika gaitā viņš mazliet pazudīs, bet tik un tā. Viņš būs turpat. Tie, kas varbūt tā kā šo klausās un īsti nezin, kas ir ārpus burbulis, tu varētu paskaidrot, kas tas ir? Jā, es varētu. Principā ārpus burbulis, tu domā kā projekts vai kā biedrība? Abi, tā kā vispārībā, kas ir ārpus burbulis? Ārpus burbulis tiešā nozīmē ir vienkārši izkāpt no savas komfortzonas, izkāpt no sava burbuļa, runāt par tēmām, kas ir ārpus burbuļa, kas ir ārpus rāmjiem, ārpus kastes. Burbulis ir peldojošs objekts, kaut kāds ziepju burbulis vai putu burbulis. Viņš peld un kustās gaisā, līdz brīdim, ka viņš pārsprāgst. Un tad tas mūsu arī mērķis ir kustēties, virmoties un beigās pārsprāgt, kas nozīmē noņemt visu šo kaut kādu iekšējo zonu, kurā tu visu laiku dzīvo, kaut kādu šo te ikdienas ritmu pārspridzināt, izkāpt no savas komfortzonas un būt ārpus burbuļa, domāt ārpus burbuļa. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Jā, mūsu podkāsti ir par tēmām, kas pārsvarā saistās ar jauniešiem, ar jauniešu interesēm, ar to, kas interesē man un droši vien arī citiem jauniešiem. Un man liekas, ir tas mērķis, uz ko projekts un pati biedrība virsās, ir domāt un darboties ārpus kastes, ārpus rāmjiem. Šeit tā ir lielā vīzija un mērķis, par ko mēs esam. Jā. Tā kā tu teici, ka šis ir vairāk domās tā izkāpt no savas komfortzonas, vai ir bijis tāds, ko tas ir jauni iemācījusies? Jā, pilnīgi noteikti. Tas, ko es esmu iemācījusies, ir noteikti kaut kādā veidā sazemēties ar zemi, domāt loģiski arī stresa situācijās, tajā brīdī, kad tev liekas, ka tev nav ko teikt, vai tu nezini, ko teikt, un tā. Ka tajā brīdī ir vienkārši jāizpūš gaiss un jāpadomā loģiski, un man liekas, tas, ko vēl es esmu iemācījusies no šī, ir noteikti tehnikas lietas, kā darboties mazliet ar kameru, kā darbojas mikrofoni. Šie ir mazie mikrofoni, ar kuriem darboties ir daudz vieglāk un sanāk skaņa iet kopā ar video, kas nozīmē, ka pēc tam nav jāčakarējas montējot. Es esmu iemācījusies montēt Audacity programmā, un tas, par ko man ir liels prieks, ka es māku arī salikt lielo skaņas tehniku, kas nav tik vienkārši, un pēc tam to likt kopā arī nav tik vienkārši. Man ir liels prieks, ka es to māku. Varbūt vēl ne līdz galam tādā profesionālā līmenī, ir vēl kur augt. Un tāpēc arī es šo daru, jo šis vienkārši man pilnveido arī tehniskās lietās. Un noteikti ļoti liela tāda prakse man bija tieši veidot sarunas, domāt scenārijus un tā tālāk. Un ļoti atslēga tajā ir, tad, kad tu nāc uz sarunu, tev ir kaut kāds scenārijs, pēc kā tu ej, tu skaties uz tiem jautājumiem, tu klausies tajā cilvēkā, un ļoti grūti ir klausīties cilvēkā, ko viņš stāsta, un visu laiku domāt, šis mans nākamais jautājums, šis mans nākamais jautājums, šis mans nākamais jautājums, ko es teikšu, kā tas būs. Un tas, ko es iemācījusies, tev ir jāplūst tajā sarunā. Tu klausies, ko tev cilvēks stāsta, tu domā, un tev tas kaut kā rezonē par to, ko viņš stāsta, un līdz ko tu tiešām sekos līdz,
nevis savam scenārijam, bet tieši tajā, ko tas cilvēks tev stāsta un ko viņš ir atnācis tev pastāstīt un atbild uz taviem jautājumiem, tā saruna ritēs daudz foršāk, labāk. Un viens ir, ka tev iedod, ka tavs podkāsta garums ir jābūt 20 minūtēm, piemēram. Bet tu saproti kaut kur pie šīs 20 minūtes, ka tu raksti, ka tā saruna jau vēl nav beigusies. Tu saproti, ka tu vari ierakstīt kaut vai stundu garu sarunu. Nu, protams, tas ir atkarīgs no tava intervējamā, cik viņam ir daudz laika. Bet tu vari ierakstīt stundu vai stundu 30 garu sarunu un vienkārši viņu montāžā kaut kā salikt kopā, paņemt kaut kādas interesantākās daļas, nelikt visu. Man liekas, jo vairāk tev ir materiāla, jo labāk, jo tu vari arī kaut ko pēc tam izņemt ārā vai noņemt nost. Tu teici, kad tie plūstie jautājumi, vai tavuprāt, kad neiet pēc scenārija, tā ir arī aizraujošāks podcasts un ka nav tik garlaicīgi tad klausīties? Tā es gluži neteiktu. Man liekas, ka aizraujošs podcasts un forša saruna ir tajā brīdī, ka tu runā par to, kas tevi interesē, pirmkārt, ka tu runā par to, par ko tev patīk runāt, un ka tu redzi, ka tas cilvēks tev pretī sēž un arī izbauda to sarunu. Par pašu scenāriju, neiet pēc scenārija, tā nav laba prakse, jo, ja sanāk kaut kur, kad aiziet pārāk tālu, piemēram, tu runā, tā saruna riktīgi forša, ir tēma, kas tev ļoti interesē un kas šim cilvēkam interesē, bet tu saproti, ka šis ir mazliet ievilcies, tad tu pasties savā scenārijā un skaties, kas ir tavs nākamais punkts. Tad šis ļoti noder, jo tev ir pēc kā vadīties. Kāds cits cilvēks tam scenārijam ir izgājis cauri, devis tev zaļo gaismu, ka tu vari viņu izmantot, un šajā gadījumā, ka tu saproti, ka jau ir pagājušas kādas 15 minūtes, ka mēs runājam par to pašu, par pirmo jautājumu, tad tu saproti, ka tev vajadzētu tā kā iet uz priekšu, tu ieskaties, tu saproti, un tad tu ej tālāk. Mēģini kaut kā sasaistīt, varbūt tās tēmas, vai vienkārši likt tēmai, tai pirmajai tēmai punktu, un sākt tādu kā nākamo nodaļu, vai kaut kā sasaistīt tās divas tēmas kopā. Jā. Un kas tev tavuprāt ir visaizraujošākais, kad tu ieraksti podkastus? Man visaizraujošākais, man liekas, sagatavošanās pašam podkastam. Es būšu ļoti atklāta. Mani tas satrauc, kad es esmu kameras priekšā un ka man klāt ir mikrofons. Mani tas satrauc. Tas ir tāds... Tas man ir laikam visgrūtākais. Man ļoti patīk salikt tehniku, sasetapot visu, salikt mikrofonus, gaismas. Es tiešām dievinu šo procesu, man tas ļoti patīk. Man tas ir vajadzīgs, ja es ierakstu podcastu. Man tā ir tāda kā noskaņošanās, salikt visu, saprast, kā tas izskatās. Starp citu, šis ir vispār pirmais gads, kad mēs izmantojam arī video. Sanāk, mums ir video audio podcasts. Iepriekš mums bija tikai audio. Un man tas ļoti patīk, man patīk to visu salikt un tā teikt noskaņoties tai sarunai, ka tu saproti, kā tu izskaties kamerā, ka tu saproti, vai skaņa darbojas labi, kā man labāk visu salikt, lai labāk kopā, lai tas viss forši iet kopā. Un laikam tas ir mans mīļākais process un to es visvairāk izbaudu. Protams, ir forši sarunas ar dažādiem cilvēkiem, tas tiešām ir forši, bet es to neizbaudu tik ļoti, cik salikt visu pa plauktiņiem un dabūt to skaistumu laukā. Pirms tam arī minēja, ka tev ir arī stress pirms podkastiem. Kā tu viņu pārvari? Kā tu iemācījies pārvarēt viņus, kas tev, piemēram, šobrīd vairs nav tik ļoti, tās bailes? Es vēlreiz atkārtošos, man ļoti palīdz noskaņoties tam visam, ka es saprotu, es atnāku pusstundu vai stundu ātrāk, salieku visu, saprotu, vēlreiz izēju cauri, varbūt scenārijam, lai es kaut ko neaizmirstu.
Un noteikti kaut kāds quick talks pirms vispār podkāsta rakstīšanas ar mums nesanāca, bet ar nepazīstamiem cilvēkiem pirmkārt saprast, iepazīties, sarokoties, noteikti pajautāt, kā viņus labāk uzrunāt, vai uz tu, vai jūs, un tādas lietas. Jo šie cilvēki, kas nāk parasti rakstīt podkāstus, viņi ir varbūt pat satrauktāki nekā es, vai kāds cits, kas ir intervētājs. Un bieži vien palīdz kaut kā abām divām pusēm nomierināties. Ir šis ko es jau minēju, quick talks, par ko mēs runāsim, cik ilgi, kā vispār šodien gāja, un varbūt, Un noteikti pirms tam, lai nebūtu tik liels stress, piemēram, ka tu esi gatavs ierakstīt podkāstu ar cilvēku, tu zini viņa vārdu, uzvārdu, bet tev nav nejausmas, ko viņš dara savā ikdienā un tā tālāk. Man liekas, ļoti svarīgi ir iepazīties. Vispār internetā, piemēram, es intervēju, šis tikai piemērs, tas gan jau nekad nenotiks, piemēram, Māri Briedi, Un, man liekas, ļoti svarīgi ir, labi, zinu, ka viņš ir bokseris un tā tālāk, bet ir ļoti svarīgi iziet varbūt cauri, kaut vai Wikipēdijai, mazliet paskrolēt viņa sociālos tīklus, paskatīties, ko viņš ikdienā dara, un tas kaut kādā veidā tev iedod tādu drošības sajūtu, ka tu šo cilvēku mazliet vairāk pazīsti, tu zini, ko viņš dara, tev būs vieglāk sarunā manevrēt ar jautājumiem un varbūt saprast, kuru jautājumu uzdot, kur uzdot nav jēgas, jo viņš iespējams nezinās atbildi. Un noteikti tas, kas palīdz pirms sarunas, ir izdzert glāzi ūdens. Vai tagad, kad tu ieraksti tos podkastus, tu jūties daudz drošāka nekā sākumā? Nekā sākumā noteikti, jo pašā sākumā, ko es jau stāstīju par līvbērzi, tas bija gan man, gan manai kolēģei Katrīnai, gan arī Evai. Un es neatceros, kas vēl rakstīja podkāstus, bet tas mums visām bija kaut kas pilnīgi jauns. Mēs nezinājām, kā darbojas mikrofons. Mēs neko, man bija 16 gadi, es biju maziņa. Es joprojām neesmu baigi izaugusi, bet tas vienkārši bija kaut kas jauns, un tas satraukums bija lielāks, sevišķi pirmajās reizēs, un mēs pat nezinājām, uz kurien mēs zinājām, ka Jelgavas novadā ir podkāstu studija, mēs zinājām, ka tāda lieta ir, mēs tur nekad nebijām bijušas, un mums vienkārši nācās tur braukt, un ar pirmo reizi arī saprast, kā tas ir, un tā tālāk. Es atceros, satraukums bija liels. Tagad ir tā, pagājuši gadu es vairāk, man liekas, es ierakstīju vienu podkāstu, bet es darbojos daudz mazāk nekā pirmajā gadā. Es vairāk biju aizkadra cilvēks, un šogad man nāksies atkal būt kameras priekšā un rakstīšanas priekšā, un vēl ar Eiropas parlamenta deputātiem, kas man šķiet ir ļoti bailīgi. Es teikšu godīgi, es šos cilvēkus ļoti augstu vērtēju. Tie ir, man šķiet, Latvijas, tā teikt, amatpersonas, un šeit jābūt ļoti uzmanīgam. Un ir ļoti smalks robežas, manuprāt, bet varbūt tas ir tikai manā galvā. Šobrīd viss ir scenāriju rakstīšanas procesā, tēmu izvēles procesā, ēpasti. Mazliet grūtāk ir tas, ka tu nevari vienkārši tā Eiropas deputāta tagad WhatsAppā aiziet vai Instagramā aiziet rakstam, vai tu gribēsi ierakstīt. Tur ir asistenti, tie ir ēpasti. Mēs zinām, ēpasti nav tā. Es uzrakstu un man pēc 15 minūtēm atbild. Tas ir diena, 2 ir jāgaida atbilde. Ļoti ilgs process. Šī pieredze, ko es gūšu, būs daudz citādāk nekā iepriekšējās. Un man ir satraukums šobrīd par visu, kā tas būs. Un cik raiti tās sarunas virzīsies. Jo ne jau mēs speciāli taisam podkastus un taisam scenārijus, rakstam scenārijus ar kaut kādu tā kā politisku ievirzi, kāpēc tā, kāpēc šitā, kāpēc Latvijā ir tā. Nē, tās būs ļoti mierīgas sarunas par to,
kas patīk jauniešiem, kā viņi redz mūs kā jauniešus, un tur nebūs nekas kaut kādi apvērsumu šķetināšana, un kāpēc tas izdarīja to. Noteikti par to tas nebūs. Un par to es mazliet baidos, ka šie politiķi varbūt domā, ka tas būs par to. Un ka tās sarunas izvērtīsies netik atvērtas, kā mums gribētos. Bet man šķiet, ka es arī iepriekš to teicu, man liekas, ka ļoti svarīgi ir tas sākumā quick talks, ka tu atnāc, ka tu šim cilvēkam, ar ko tu runās, tā kā pasaki, ka mēs aptuveni runāsim par to, jums nav jāstraucās, un tur nebūs nekādi pārmetumi vai kaut kas tāds, ka tas būs vienkārši skaista forša saruna ar cilvēku, kurš strādā Eiropas parlamentā, kurš ir latvietis, kurš pārstāv Latviju. Un, jā. Vai tu gatavojies, kad tu ierakstīsi podkastus ar Briseles lēmumu pieņēmējiem, vai tu savādāk gatavojies nekā ar Latvijas lēmumu pieņēmējiem? Jā, pilnīgi noteikti. Ja tad, kad mēs rakstījām Latvijā, tad es atnācu stundu agrāk uz jauniešu centru, kur mums ir šī podcastu studija. Es saliku visu, kā jau es iepriekš teicu, savienoju datoru ar mikrofoniem, lielajiem mikrofoniem. Mums vēl nebija mobilā podcastu studija. Un tā sagatavošanās bija tāda, man liekas, ka mierīgāk, jo es nācu uz vietu, kuru es pazīstu. Es nācu uz vietu, kas man ir tepat pie mājām. Es zinu, kur atrodas atvilknītē karotītes. Es zinu, kur viss stāv. Šajā brīdī Briselē mēs iesim ciemos uz parlamentu pie latviešu lēmumu pieņēmējiem. Tā būs sveša vieta, sveša vide, bet man un Katrīnai būs jāspēj pielāgoties, jāspēj būt hameleoniem un pielāgoties videi, nodzīt to stresu nost malā. Jā, es domāju, tas būs pilnīgi citādāk. Es domāju, sākums noteikti būs stresaināks. Pirmā reize noteikti vai nu man vai Katrīnai būs izteikti satraukuma pilna, bet mēs zinām, ka mēs vienu uz otru varam paļauties. Visticamāk, tas būs tā, ka, ja es rakstīšu podcastu, pie man būs mikrofons lēmumu pieņēmējiem, būs mikrofons Katrīna filmēs. Attiecīgi, ja viņa ierakstīs ar kādu lēmumu pieņēmēju sarunu, tad es filmēšu. Un tā mēs mainīsimies. Visu laiku būs komandas darbs, tas man ļoti patīk, kad tu neesi viens pats, tev ir līdzās kāds cilvēks, uz kuru tu vari uzlikt roku uz pleca un atbalstīt, vai ka tevi atbalsta. Un jā, tā, man liekas, būs stresaināk nekā mājās, protams, bet būs arī nereāli forši. Un tos, kurus tu intervēsi, kur ir tā tēma, kuru tu visvairāk gaidi? Kopā mums ir 4 tēmas, par kurām mēs runāsim. Būs veselība un labklājība, lauku jauniešu attīstība, dezinformācijas mazināšana un jauniešu līdzdalība. Tas, kuru tēmu es visvairāk gaidu, par kuru es varēšu runāt, ir noteikti veselība un labklājība. Pirms mēs vispār tikko, tad, kad bija projekts apstiprināts, mēs izsūtījām arī anketu jauniešiem, kurā bija tātad pa tēmām sadalīti jautājumi dažādi aptaujas formātā. Un, principā, tos scenārijus mēs arī veidojam uz šo aptauju rezultātu, uz šo aptauju rezultātiem. Tā teikt. Un man liekas, tur bija ļoti daudz jautājumu no jauniešiem tieši par veselību un labklājību, kā vispār lēmumu pieņēmēji redz jauniešus, kā lēmumu pieņēmēji domā, kā tie jūtās, un tā tālāk. Man liekas, šīs sarunas, kas būs par veselību un labklājību, vai jebkura saruna skars šo tēmu,
būs ļoti interesanta un jaudīga. Un man personīgi arī šī tēma interesē visvairāk. Un pēdējais jautājums, vai tev... Nē. Un tagad pēdējais jautājums, ko tu ceri vairāk iemācīties, kas tev tā kā palīdzēs nākotnē? Tas, kas man jau ir palīdzējis, ir tieši šī projekta rakstīšana. Man liekas, šī tādu formu aizpildīšana un viss kaut kas tāds man ļoti palīdzēja iestāties augstskolā, saprast, kā vispār veidot lielus dokumentus, pildīt kaut kādas pieteikuma anketas, milzīgas Excel tabulas, pildīt ar informāciju. Tas ir tas, ko es esmu ļoti pilnveidojis sevī no šī projekta, un tas, ko es vēl gribētu, ir noteikti tā, kā mēs šogad pirmo reizi filmējam ar kameru, tad arī varbūt vairāk attīstīt tās iemaņas ar filmēšanu, stabilizāciju un visu šo, un varbūt montēt kopā to, kas ir iznācis, un attīstīties tajā jomā. Tā kā tā.